nākat pieņemt darbiņu. Nākat. Ļauns, man likās, ka es laiku filmēju, bet nē. Liek piebilst, ka ezelīšiem bija pa ko brīnīties, kas šitas te par dizainu kaut kādu. Ķirsis varētu izvārtīties, kaut kāda doma izgāja cauri. Tad, kad šis bija izpētīts, pienāca nākamā daļa iet ekskursijā uz pludmali. Kam tu to saki? Nē, nopietni. Re? Nāc. Labāk nekā jebkad. Mani! Labprātīgi es neiekāpu, es ieslīdēju, pateikšu godīgi. Bet tā kā es biju tur un jau slapja, es izlēmu, ka mums ar kebabu ir jādodās pirmajā šā gada peldē. Kebīts šo ir iemācījies darīt, mums tas īstenībā bija vesels vasaras projekts vairākus gadus atpakaļ. Peldēšanas stils ir vairāk tā kā akmenim, uz dibenu, tāpēc es peldu blakus. Un tā katru vasaru Sigita mēģina noslīcināt kebabu, bet vēl līdz šim nav sanācis. Jo cik 11 gadus viņa ir ļoti neatlaidīga. Vai ne, Pū? Neiekāsiet man dīķi. Pagriezties, mammai! Kurš pirmai? Pa vidiņu. Viņš grib man apdzīt. Un tad jau pie vieniem slapjumiem es izdomāju pamēģināt ar pupu. Pupa šādi nekad ar cilvēku kopā nav peldējis, un tāpēc mums tur bija jāsarunā bišķiņ sākumā. Atšķirībā no kebabā pupa peld ļoti labi, tad, ja varētu saremontēt stūri, es domāju, ka uz viņu varētu peldēt tā kā filmās, sēžot mugurā pa smuko.